Labdien, vērši, klāt jūlijas, un tagad man gan vajadzētu apskatīt, ko taro kārtis stāsta par vērša zīmi jūlija mēnesī. Vērši šajā mēnesī būs neusticības pilni. Vērši būs mazliet aizdomīgi, mazliet lēni, nogaidoši, ar tendenciju neusticēties, ar tendenciju, ka gribas visu pakontrolēt, gribas visu pārbaudīt, gribas visam atrast kaut kādu realitātes punktu, jo šī patiešām ir neērta situācija vērsim, kad viņš nespēja reāli pataustīt, apsvērt lietas, kas viņam ir tik svarīgi. Ja? Tātad šeit ir tāda saikne ar kaut ko noslēpumainu un nezināmu, un tas viss, kas ir noslēpumains un nezināms, raisa mazliet tādu nedrošības sajūtu. Jā, tā ir tāda tiešām nesaprotama sajūta vērsim. Šī kārta saistīta ar vīrusiem, ar visu, kas ir saistīts ar saindēšanos, un kas vasaras laikā ir arī diezgan biežs process, tātad esiet uzmanīgi, peldoties, ieelpojot vai ieēdot kaut ko tādu, kas var jūsu organismā radīt pretreakciju. Darbs. Tiem, kam ir radošs darbs, šis ir laiks, kad jūs varat patiešām no sirds radīt, veidot, sacerēt, jebkas jauns veidojas tādiem mutuļiem ar lielu prieku, ar lielu iedvesmu, ar lielu varēšanu. Tiem, kam darbs saistās ar reālu, ar intelektuālo darbību, šī kārts vairāk liek pasapņot, liek raudzīties apkārt, liek domāt par romantiku, liek domāt par vasaru. Šī kārtas dažam labam var saistīties arī ar romantiskām attiecībām darbā. Man gan jāatzīst, ka šis vīrietis visdrīzāk ir precēts jūsu darbā. Skatieties paši, kā tas izspēlējās, ja? Kā vislabāk padomā, vislabāk jau visus procesus ir pārdomāt, tomēr neļauties emocijām, neļauties tādai spontanitātei, lai kas jūsu darbā rodas, lai tas ir arī radošs process, to ir jāuzliek uz papīra, jāsakārto, jo savādāk tam kausu karalim ir tendence vienkārši aizpeldēt, ja, tu kaut ko rādi, tu izdomā, un kamēr iedvesme nāk, un tad tas pēkšņi aizpeld. Un zobenu karalis saka, uzliec visus papīru, uzliec mazu skicīti, uzliec mazu schēmiņu, uzzīmē, vai uzsāc kaut ko jau pierakstīt, un tad tas gan būs ļoti ražīgi. Attiecībās viss pa vecam, viss ļoti stabili, viss sakārtoti, viss bagātīgi, viss ar tendenci baudīt, un atkal šis ir mēnesis, kad ir iespējams uzvilkt savus labās drēbes, aizbraukt ciemos, paņemt skaistu dāvanu, aiziet uz koncertu, aiziet uz restorānu, izbaudiet savu darba augļus kopā ar partneri un ļaujiet sevi palutināt, ļaujiet, lai kāds par jums samaksā, vai arī esiet dāsns un sakiet, šoreiz uzsaucu es, tas radīs milzīgu prieku, tas var radīt tādu jautrību jums ar partneri, ja jums, pieņemsim, ir kopējs budžets un jums ir kāda ienākuma šajā mēnesī, jūs sakat, šoreiz maksāšu es, ja tāda romantiska nots. Tiem, kas meklē partneri, pie horizonta kaut kur ir patiešām nopietnas, bagāts vīrietis, viņš ir diezgan, viņš nav sevišķi aktīvs, ja, un tad, ja jūs pamanat kaut kur pie horizonta šo vīrieti, kurš ir mazliet kautrīgs un varbūt nav izlēmīgs uzsākt sarunu ar jums, izdariet to viņa vietā. Un padoms. Izbaudiet vasaru. Rozes zied netik ilgi, dārza zied netik ilgi, esiet skaistās vietās, esiet skaisti paši un izbaudiet šo burvīgo laiku, kas mums ir dots jūlijas pats vasaras viduts. Un kurš gan labāk, ja ne vērsis novērtēs pasaules skaistumu?
Uz tikšanos!